Šodiendienas mūsu webināra mērķis ir iepazīties ar EPALES platformu, ar Erasmus Plus EPALES projektu, ko īsteno Izglītības un zinātnes ministrija. Tā, es ceru, ka jūs redzat manu prezentāciju arī pilnekrānā. Tad sāksim ar iepazīšanos. Mani sauc Oksana Soročina, esmu EPALE Nacionāla atbalsta dienesta projekta vadītāja. Un tātad šodienas prezentācijās mēs ar jums kopīgi uzzināsim, kas ir EPALE, kāpēc ir vērts reģistrēties EPALES platformā, kā arī ko nozīmē veikt praktiku kopiena, kā darbojas mūsu Erasmus Plus telpa un kas ir EPALE resursu centrs. Iepazīstoties ar mūsu dalībnieku atrašanās vietām, iestādēm, esam konstatējuši, ka mums ir ļoti liels skaits gan izglītotāju šodien pieteikušies, gan arī bibliotēkas, gan arī iestādes, kuras nodarbojas ar pieaugušo izglītības īstenošanu. Tā man mazliet aizgāja. Tātad, attiecīgi, kas ir EPALE? Tas ir saīsinājums no angļu valodas, un šeit Latvijā mēs izmantojam saīsinājumu EPALE. Tad, kā es jau arī sākumā minēju, tas ir Erasmus Plus projekts, ko īsteno Izglītības un zinātnes ministrija jau kopš 2016. gada. Un kopumā Eiropā ir izveidoti 37 nacionālajie atbalsta centri, un šī platforma tiek uzturēta vairāk nekā 30 Eiropas valodās. Tātad EPALES platforma tā ir kopiena, tā ir iespēja iegūt informāciju, resursus, kā arī tā ir iespēja meklēt sev sadarbības partnerus un arī skatīties, iedvesmoties un dalīties ar savu projektu rezultātiem. Un šajā gadījumā tā ir paredzēta, kā es jau teicu, andragogiem, pētniekiem, pasniedzējiem, bibliotekāriem, arī politikas veidotājiem, jo mūsu platformā parādās un tiek atspoguļotas ziņas, resursi, diskusijas, blogi un arī webināru ieraksti tieši pieaugušo izglītības jomā no visas Eiropas. Tāpat 2023. gads mums ir Eiropas Savienībā paziņots kā Eiropas prasmju gads, tāpēc arī visas aktivitātes, visa informācija un resursi, kas ir veltīti arī prasmju apgūvei, ne tikai formālajai vai neformālajai pieaugušo izglītībai, tiek atspoguļotas šajā platformā. Tātad šobrīd Eiropas Savienībā jau ir platformā reģistrēti vairāk nekā 135 tūkstoši lietotāji reģistrētie, un Latvijā uz šodienu esmu apskatījusies statistiku, jau ir reģistrēti vairāk nekā 5316 lietotāji. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka reģistrētiem lietotājiem uzreiz ir šī virtuālā tikšanās vieta no visām Eiropas Savienības valstīm. Attiecīgi parādās iespēja sazināties ar citiem lietotājiem, kuri ir reģistrēti, dalīties ar labās prakses piemēriem, kā arī ar saviem labās prakses piemēriem. Mums ir arī Eiropas un mūsu Latvijas notikumu kalendārs, kur tiek atspoguļota visa informācija par notikumiem, ko organizē katrs pieaugušo izglītības īstenotājs un nevalstisko organizāciju pārstāvji, bibliotēkas, jebkurš, kurš darbojas tieši pieaugušo formālajā vai neformālajā izglītībā. Tāpat EPALE ir daudz valodu vietne, un jūs šeit varat atrast jebkura sava sadarbības partnera informāciju, tā partnera, tā teikt, valsts valodā, kurā šīs jūsu konkrētais partneris vai potenciālais partneris arī darbojas. Tāpēc
lieta. Jā. Tagad mēģināsim atbildēt uz jautājumu, kāpēc ir vērts reģistrēties Apple platformā. Kā es jau minēju, mēs atspoguļojam ziņas, notikumus, mums ir pieejama Erasmus Plus telpa, ir ļoti plašs resursu centrs. Jūs varat piedalīties diskusijās ne tikai latviešu valodā, bet arī angļu valodā, meklēt partnerus un arī rakstīt savus blogus. Šeit jums slaida labajā apakšējā stūrī ir arī informācija detalizētāka, ko tas nozīmē, gan sagatavojot iespējams ziņas un jebkuru sādaļu, gan arī iespējams jums ir projekta ideja, kā to jūs varat arī attiecīgi šeit integrēt mūsu platformā un īstenot, kā arī izplatīt savu projekta rezultātus. Šajā gadījumā vēlos ļoti akcentēt uzmanību Apples resursu centram, jo Apples resursu centrā ir pieejami vairāk nekā 20,000 resursu. Tas ir materiālu krājums, un šīs krājums palīdz būt lietas kursā tieši par pieaugušo izglītību, gan par labās prakses piemēriem, gan par atbilstošiem dokumentiem, ne tikai Eiropas Savienības līmenī, bet arī mūsu nacionālajā Latvijas līmenī. Tātad kādi piemēri un kādus piemērus es varētu minēt attiecībā uz to, kas šajā resursu centrā ir pieejams. Tātad tie ir atvērtie izglītības resursi, jā, tātad attiecīgi ir arī apmācību un mācīšanās materiāli, kurus jūs varat izmantot savā ikdienas darbā vai arī pielietot mācību procesā. Viens no piemēriem ir, piemēram, finanšu prasmes, kas pieaugušajiem nepieciešamas, un šeit jau ir mūsu resursu centrā pieejama jau gatava programma ar mācību materiāliem, lūk, kas ir izstrādāta konkrēti Eiropas Savienības dalību valstīm un izglītības iestādēm vai arī privātu personām, kuras pašmācības ceļā vēlas tā kā apgūt, jā. Tāpēc tas atvieglo mūsu ikdienas procesu. Vēl viens piemērs ir tas, kad visi Apple Nacionāla atbalsta dienesta organizētie webināri, piemēram, mākslīgais intelekts draugs vai draudz, arī šeit ir pieejami ierakstos, un jūs varat viņus jebkurā jums ērtā laikā un brīdī apskatīties, iespējams iepauzēt un konspektēt, vai arī vēl paralēli praktiski padarboties. Šos webinārus vada Latvijā pieredzējuši eksperti, attiecīgi, lai mēs varētu arī nodrošināt šo te webināru kvalitāti. Tātad šeit jums arī ir atstāts links, kur jūs varat redzēt vienkopus visus pieejamos Apple Latvijā organizētos webināru ierakstus, un arī mūsu, tā teikt, darba pieredze un arī komunikācijā ar mūsu partneriem jau ir tāda informācija pieejama, ka šie ieraksti arī tiek izmantoti mācību procesā, kā palīga līdzekļi vai kā mācību materiāli. Attiecīgi, ja jūsu iestādē vai jūsu izglītības programma, vai tā būtu formāla vai neformāla, paredz kaut kādu digitālo prasmju apguvi, piemēram, mākslīgo intelektu, ja, vai kaut kādu rīku apguvi, tad šīs ieraksts webinārs jums ir ļoti liels palīgs jūsu šīs izglītības programmas īstenošanā un arī iespējams tālākā, tā teikt, attīstībā. Un arī no otras puses arī satura kvalitatīva tāda satura izstrādē. Ko nozīmē vēl kādas iespējas un paplašinātas iespējas ir tieši konkrēti reģistrētiem lietotājiem, jau tādiem pieredzējušiem un praktizējošiem speciālistiem un ekspertiem. Apple platformā ir pieejama veidu praktiku kopiena. Tā ir profesionālās vidējās izglītības līmeņa praktika kopiena, kur skolotāji, pedagogi, pasniedzēji, treneri vai andragogi veido kontaktus savā starpā. Šī ir slēgtā grupa, kur Eiropas līmenī jūs varat apmainīties ar idejām, meklēt sev kontaktus, iespējams potenciāliem vai nākotnes projektiem, kā arī atrast iespējami kaut kādus risinājumus, kas varētu jums
dod iedvesmu vai projektu idejas. Tāpēc šajā veķu praktiku kopienā kļūt par šīs kopienas dalībnieku nav grūti, vienkārši ir jāpiesakās attiecīgajā mūsu Epalas platformas grupā. Un šeit jūs varat arī redzēt, kādā veidā. Nospiežot sadarbojoties, jūs atradīsiet veķu praktiku kopienas sadaļu. Un šajā sadaļā jums būs uzreiz pieejama informācija par to, cik dalībnieku ir šajā kopienā, ja, un attiecīgi par ko, neliels apraksts, par ko šī kopiena dalās, diskutē un kādam mērķim viņa ir paredzēta. No savas pieredzes varu pateikt, ka šajā kopienā un šajā slēgtajā grupā Eiropas kolēģi dalās ne tikai ar savu projektu idejām vai jau sasniegtajiem rezultātiem, bet arī ļoti aktīvi veicina diskusijas par to, kā Eiropā un kā, piemēram, konkrētajā viņu valstī notiek kaut kādu Erasmus Plus projektu īstenošana. Šajā gadījumā vēlreiz jums vēlamies atspoguļot informāciju par to, ka šeit ir pieejami ne tikai kaut kādi diskusiju iespēja, bet arī dokumenti, ja, un attiecīgi šie dokumenti varētu kalpot jums par ļoti labu pamatu, ja nu gadījumā, piemēram, jūs iesaistaties pirmo reizi Erasmus Plus projektu pieteikuma izveidē. Pati personīgi esmu iepazinusies ar tādu dokumentu kā vadlīnijas Erasmus Plus projektu pieteikumu sagatavošanā. Attiecīgi šīs arī ir viens no risinājumiem un tādiem palīgu līdzekļiem, kurš jums varētu arī palīdzēt jūsu šī brīža ikdienas darbā. Tātad attiecīgi kādā veidā un kādu informāciju šajā kopienā jūs varētu izveidot, mēs to saucam par jūsu iestādes vai jūsu konkrētās personas vizītkarti. Attiecīgi, reģistrējoties, jūs norādat, kas jūs esat, no kuras valsts, ja? Attiecīgi savas iestādes nosaukumu, iespējamās kompetences jomas, iespējamās sadarbības jomas vai nozares, ja? Un attiecīgi arī šeit jūs varat popularizēt savu organizāciju un iestādi uzreiz jau daloties ar savu sociālo tīklu vai mājaslapu saitēm un attiecīgi sniegt ar tādu pielāgotu informāciju konkrētam potenciāliem vai jau esošajiem partnerim. Ja mēs runājam vēl par to, kā un vai ir iespēja laicīgi saņemt informāciju šajā grupā, tad šeit grupas dalībnieku skaitam klāt ir tāds zvaniņš. Šo zvaniņu nospiežot, jūs uzreiz uz savu e-pastu saņemsiet informāciju par to, vai ir kaut kāda jaunākā informācija jau šeit nopublicēta, vai iespējams kāds no šīs grupas dalībniekiem ir padalījies ar kaut kādu informāciju vai ir uzsācis jebkāda veida diskusiju. Tāpēc šajā gadījumā jūs nepalaidīsiet garām aktuālāko un jaunāko informāciju šajā grupā. Protams, jebkurā laikā jūs varat arī atteikties būt par dalībnieku šajā grupā, vienkārši nospiežot pogu, izrakstīties no šīs grupas. Tāpat jums šajā grupā ir iespēja meklēt informāciju pēc atslēgvārdiem, vienkārši šajā meklētāja joslā ierakstot to informācijas atslēgvārdu, piemēram, kura jūs varētu interesēt. Jo publikāciju šajā gadījumā, un kur šeit jūs arī varat redzēt, ir pieejami pēc nosaukumiem vairāk nekā 142 publikācijas. Attiecīgi pēc atslēgvārdiem ir ļoti vienkāršota iespēja arī atrast to nepieciešamo informāciju, tieši kas būtu interesanta jums. Tāpat jūs varat arī uzaicināt jebkuru vai nu savu kolēģi vai sadarbības partneri būt par šīs grupas dalībnieku.
un arī kopīgi arī šajā grupā darboties un arī diskutēt par aktuālākajiem jautājumiem. Jā, kā es jau arī minēju, šajā gadījumā šeit ir 4 sadaļas, ar kurām jūs varēsiet iepazīties detalizētāk, tad, kad jūs jau kļūsiet par šīs grupas dalībniekiem. Ja mēs runājam par pasākumiem, tad arī šeit, šajā kopienā, ir iespēja dalīties tieši konkrēti ar jūsu iestādē organizētajiem pasākumiem un arī Eiropas līmenī dalīties ar to, kas notiek jūsu iestādēm vai organizācijām. Tāpēc šīs kalendārs ļoti vienkārši atspoguļo tieši notikumus visā Eiropā un katrā valstī, kurā tiek pārstāvēta EPALE. Un arī, protams, mēs vienmēr priecājamies, kad arī Latvijas iestādes un organizācijas ļoti aktīvi iesaistās šīs informācijas popularizēšanā un arī šī kopīgā Eiropas kalendāra izveidē. Ļoti vienkāršs process, pievienojot jaunu publikāciju, angliskotā versijā postu, jūs varat arī dalīties un sākt būt par aktīviem šīs grupas lietotājiem. Tāpat arī dalīties ar ziņām, ļoti vienkārši par to, kāds jaunums, kāda aktivitāte vai iespējams kaut kādas projekta rezultāti jums, piemēram, ir pieejami digitāli vai tuvākajā nākotnē varētu parādīties. Tāpat ar dokumentiem, jā, kā es jau minēju, šeit ir virkne ar Eiropas Savienības līmeņa un arī mūsu dalībnieki, kas pārstāv Latviju, arī ļoti aktīvi dalās ar dokumentiem, ar jau varbūt projektu ietvaros izstrādātajiem materiāliem, kas ir digitāli materiāli, tad virkne dokumentiem, kuri ir arī var būt jums par ļoti lielu palīgu ikdienas darbām. Tāpat arī pievienot no savas organizācijas un iestādes dokumentu ir ļoti viegli attiecībā uz to, kad vienkārši ir jānospiež pievienot jaunu dokumentu. Tāpat ar diskusijām, kā jūs redzat, katrs dalībnieks savas valsts valodā inicijē diskusiju, un tad attiecīgi katrs šīs grupas dalībnieks var piedalīties un būt par aktīvu šīs diskusijas dalībnieku. Tāpat jūs arī varat no savas puses iniciēt jebkuras diskusijas, tā teikt, sākumu šajā grupā, tāpat vienkārši ieejot sadaļā diskusijas un uzsākt jaunu diskusiju. Pār dalībniekiem. Attiecīgi šeit jūs varat meklēt sev partnerus vai atrast jau esošos partnerus. Vienkārši, ja jūs zinat konkrēti vārdu uzvārdu, bet ja, piemēram, jūs interesē kāds potenciālais sadarbības partneris no konkrētās valsts, tad šī informācijas meklēšana ir atvieglota attiecībā uz šīm te meklēšanas opcijām. Vēl kāda funkcija mums ir tieši, ja kāds darbojas mērķtiecīgi pieaugušo izglītībā, tad arī pieaugušo izglītības īstenotājiem mums ir paredzētas sadarbības stiprināšanas iespējas attiecībā uz to, ka Erasmus Plus pieaugušo izglītībai ir pieejama sava Erasmus Plus telpa. Šeit jūs arī varēsiet jau detalizētāk pēc tam, kad saņemsiet prezentācijas savos e-pastos, iepazīties, kā veidot šo Erasmus Plus telpu un attiecīgi kā reģistrēties, lai jums būtu pieejama šī Erasmus Plus telpa, bet kopumā es vēlos vienkārši akcentēt to, ka šī Erasmus Plus telpa, kas ir domāta pieaugušo izglītībai, jums dod iespējas meklēt partnerorganizācijas, veidot jau jūsu esošā Erasmus Plus projekta tādu vienotu kopienu, ja, kur vienā tādā slēgtā grupā jūs jau ar esošajiem saviem sadarbības partneriem dalaties ne tikai ar informāciju jaunāko, bet arī publicējat jums aktuālo dokumentāciju vai iespējamās kaut kādas dokumentu projektus vai arī dalaties ar vienkārši pārdomām un diskusijām. Tāpēc, kā es jau minēju iepriekš, jūs šeit varat meklēt gan pēc valsts darbības,
partnerus gan pēc organizācijas veida, un šī EPALE partneru meklēšana palīdz izplatīt informāciju un arī sākt projektu. Gadījumā, ja jums, piemēram, vienkārši ir kaut kāda lieliska ideja. Process arī ir ļoti vienkāršots, reģistrējoties. Jūs varēsiet veidot gan savus paziņojumus par to, ka jums šobrīd ir projekta ideja, un jūs varat vienkārši izveidot savu partnera meklēšanas paziņojumu un attiecīgi tad gaidīt šajā savā Erasmus Plus izveidotajā telpā atgriezenisko saiti attiecībā uz to, vai jūsu projekta ideja ir vai jau ir vai būs nākotnē ļoti nepieciešama konkrētās dalībvalsts, piemēram, partnerim. Ja mēs runājam konkrēti par to, kā meklēt partnerus, tad šeit arī ir ļoti vienkārši. Ieiet sadaļā sadarbojoties, jūs varat partneru meklēšanas funkciju izmantot un attiecīgi Erasmus Plus telpas izveides funkciju. Kā jūs redzat, šīs ir ļoti strukturētas un caurskatāms. It kā no sākuma liekas, ka tas varētu būt kaut kādā veidā sarežģītāks, bet mūsu webināra otrajā daļā ar manu kolēģi, kura jums praktiski parādīs, kā tas veidojams, es domāju, ka nebūs nekādu problēma pēc tam nākotnē. Tāpat, kā es jau minēju, tad Erasmus Plus telpa ir domāta projektu pārvaldīšanai un arī projektu rezultātu izplatīšanai. Tad attiecīgi tas jau rada tādu pievienoto vērtību mūsu projektiem attiecībā uz to, ka mēs dalāmies jau arī Eiropas līmenī. Ne tikai mūsu Latvijas nacionālajā līmenī dalāmies ar savu projektu rezultātiem, bet jau arī partneri no Eiropas var iepazīties ar to. Un arī atskaitēm šīs, tā teikt, ir viens no patīkamajiem bonusiem. Attiecīgi, šeit jūs arī redzēsiet iespēju, kā to izveidot, vienkārši nospiežot pogu. Kā jūs redzat, šeit kur jums ir parādīti 3 piemēri par to, ka konkrētajam projektam jau ir izveidota sava slēgtā grupa, piemēram, ar 29 lietotājiem, vai otram projektam ir tikai 2 lietotāji. Nav nozīmes tam jūsu konkrētā projekta sadarbības partneru skaitam. Nozīme ir tam, kad šeit konkrēti vienā vietā, vienā platformā jums ir pieejamas visas šīs opcijas. Gan dalīties, gan informāciju, gan sazināties savā starpā, jo ir arī paredzētas tādas iespējas, kā uzreiz uzrakstīt arī ziņu savam partnerim, vienkārši ir jābūt reģistrētam mūsu platformām. Šeit jums iedvesmai tikai daži piemēri no Erasmus Plus, tā teikt, telpām, kā arī mums ir pieejama mobilā aplikācija, kura jums var palīdzēt jums ar tā vietā un laikā apskatīties jaunāko informāciju vai ielogojoties savā profilā, attiecīgi reaģēt uz saņemto informāciju, ja nu gadījumā jūs jau esat aktīvi Erasmus Plus telpu vai veidpraktiku kopienas lietotāji, vai vienkārši iepazīties ar informāciju un ziņām. Tad pārvaldot to no savas viedierīces, jebkurā vietā un arī laikā. Šajā gadījumā dodu vārdu Ingai, manai kolēģei, kura jau mēģinās ar jums ļoti praktiski padarboties kā jauna lietotāja profila izveidē. Jā, labdien visiem! Dalīšos ar savu prezentāciju. Jā, viņa man ir aizgājusi uz beigām, uzlikšu sākumu. Ir. Jā, labdien, cienījumās dāmas, godātie kungi! Ļoti priecājos šodienas auditorijā redzēt sev pazīstamus cilvēkus no dažādiem laikiem un dažādām situācijām. Šodien es jums pastāstīšu, kā izveidot profilu, kā pievienot saturu un kā meklēt šo te informāciju EPALE platformiņā. Un es ceru, ka pēc šodienas prezentācijas jums būs lielāka drosme iesaistīties
un būt aktīviem Apple platformas lietotājiem. Tad galvenā lieta, kas ir zināt šo saiti vai arī jebkurā meklētājā ierakstīt Apple platformu vai vienkārši Apple, un tad jūs nonāksiet līdz mūsu platformai. Tad, kad jūs esat atvēruši Apple platformu, jūs redzat augšā labajā stūrī sadaļu izveidot profilu. Un tad, kad jūs nospiežat šo sadaļu izveidot profilu, jūs nonākat Eiropas komisijas lapā. Viņi ir angļu valodā, bet jums ir iespēja izvēlēties latviešu valodu, un jūs varat sākt veidot savu kontu. Savadat informāciju par sevi, vārdu, uzvārdu, e-pastiņu, apstiprinat savu e-pastu, norādat arī savu valodu. Un jūs saņemat ziņu, ka jūsu profils ir reģistrēts, bet jums jāpabeidz process, ielūkojoties savā norādītajā e-pastā. Un jūs sev atverot savu e-pastu, redzat, ka jūs esat saņēmuši ziņu un saiti, uz kuras klikšķinot, jūs varat nonākt uz lapu, kur pabeigt savu profilu reģistrēšanos. Un tur jums ir jāievada parolīte, tā jāapstiprina, un Apple platforma apstiprina, ka jūsu profils ir izveidots, tikai jums ir jāpabeidz reģistrācija, norādot savu pārstāvēto valsti, savu valodu, un arī jādod akcepts, ka jūs piekrītat Apple platformas lietošanas noteikumiem un pakalpojumiem. Tad jums parādās ziņa, ka 2 darba dienu laikā jūsu profils tiks apstiprināts. Un visticamāk, ka šīs 2 darba dienas varbūt pat nebūs jāgaida, tas notiks arī ātrāk, lai jūs kļūtu par pilntiesīgu Apple platformas lietotāju. Tad, kad jūs esat kļuvuši par Apple platformas lietotājiem vai arī pat vēl neesat, jūs varat sākt jau izmantot tajā pieejamos resursus un informāciju. Gribu vērst jūsu uzmanību, ka Apple platforma ir pieejama, kā jau Oksana teica, ne tikai angļu valodā, bet arī latviešu valodā un arī citās valodās, bet kur tad ir tā atšķirība, lai jūs tajās lapās neapmaldītos. Saitēm beigās ir burtiņš N, kas ir angļu valoda, vai LV latviešu valodā. Saturs šajās lapās nedaudz atšķirās. Latviešu lapā ir mūsu lapa, Apple Latvijas platformas lapā ir saturs daļēji tulkots no lielās lapas, kā arī papildus mūsu valsts informācija pievienota un aktuālā informācija tieši, kas attiecās uz Latviju, gan resursi, gan arī notikumi, ziņas un cita informācija. Oksana jau teica, kas tad ir tas, kāpēc ir vērts reģistrēties platformā. Jā, jūs noteikti varat sekot līdz aktuālajai informācijai par pieaugušo izglītību, tie ir dažādi notikumi, tās ir ziņas. Varat atrast dažādus resursus, un jāsaka, ka šie resursi, kas ir atrodami platformā, dažreiz pat pārsteidz, ka mēs citreiz meklējam kaut ko un nevaram atrast, bet, ja ieskatāmies šajā resursu bankā, varētu tā teikt, tad tur tiešām ir bagātīga informācija, un noteikti iesaku to izmantot, tāpat arī meklēt partnerus, iesaistīties diskusijās un arī pašiem šīs diskusijas iniciēt un arī lasīt blogu informāciju. Ja mēs atveram platformu, mēs redzam diezgan tādu garu lielu sadaļu, un svarīgākā informācija vai svarīgākā lenta tad ir šīs sadaļas, kurās mēs varam gan iesaistīties, gan arī meklēt informāciju. Turpat ir pieejama arī jaunākās ziņas un aktuālākā informācija, kas nesen ir publicēta. Zemāk jūs varat skatīties informāciju, kas ir bijusi publicēta mazliet senāk, meklēt šo informāciju, gan ziņas, gan blogu ierakstus, gan arī resursus un arī diskusijas. Un tāpat arī pašā apakšā ir gaidāmie pasākumi, notikumi un arī Erasmus Plus telpa un arī partneru meklēšanas rīks. Tad, kad jūs esat kļuvuši par platformas lietotāju, jums ir pavarās lieliski iespēja arī pašiem pievienot saturu platformā. Un tas burvju rīks ir šī mazā poga, kur ir uzrakstīts veicināt, un tur ir vairākas apakšsadaļas, ir iespēja pievienot gan emuārus, tas ir blogu ieraksti, gan ziņas, gan arī savus notikumus. Un šī īpašā poga pievienot jaunu ierakstu
Rakstu ir tas, ar kuru jūs varat sākt darboties un pievienot savu informāciju, kas būs publiska un pieejama arī jebkuram citam platformas lietotājam. Vēl gribēju parādīt, kā meklēt informāciju, kas jau platformā ir publicēta. Lapas augšējā labajā stūrī ir sadaļa meklēt, un tad, kad mēs tur ievadām kaut kādu konkrētu lietu, kuru mēs gribētu meklēt, piemēram, mēs ievadītu digitālās prasmes, mēs, protams, zinām, ka tas ir ļoti tāds plašs, un platforma saka, ka viņi gribētu, lai mēs kaut kā sašaurinam šo te informāciju, kuru mēs gribam atrast, un tad mēs varam definēt, piemēram, autoru, ja tas ir zināms, vai arī informācijas veidu, vai norādīt valsti, vai arī valodu, vai arī kaut kādas citas iezīmes nodefinēt, lai būtu vieglāka informācijas meklēšana, un mēs atrastu tieši to, varbūt saturu, pēc kura mēs interesējamies un kas mums būtu vajadzīgs. Visiem dalībniekiem, kas ir šodien piedalās klātienē un arī, kas ir reģistrējušies mūsu semināram, nosūtīsim arī video pamācību ar to, kā reģistrēties platformā, un tad jūs varēsiet atbilstoši savam tempam un interesēm iziet cauri un pamēģināt to darīt, un varbūt tas neliksies nemaz tik sarežģīti. Tāpat arī es gribu jums vērst uzmanību, ka jūs varat sekot līdzi mūsu aktivitātēm Facebook lapā, Instagramā, platformā X, arī LinkedInā un, protams, skatīties YouTube kanālā Apple Latvija profilā, kur ir publicēta diezgan daudz dažādu informāciju tieši par platformu, dažādi mūsu semināri, webināru ieraksti un ļoti daudz noderīga, vērtīga informācija, ko esam mēs veidojuši un publiskojuši. Pirms es saku paldies, es gribētu iedrošināt visus dalībniekus un teikt, ka ir vienkārši jāsāk lietot. Pirms ir sākts darīt, liekas varbūt, ka tas ir sarežģīti, bet tas nav sarežģīti, vienkārši ir jāsāk darīt, un procesa laikā jūs pārliecināsieties par to, ka tiešām rīks ir izmantojams, un gribu aicināt tiešām kļūt par Apple platformas lietotāju un izmantot šo iespēju savā labā, gan publiskot informāciju par sevi, stāstot par dažādiem apmācību pasākumiem un aktivitātēm, informēt sabiedrību, aicināt piedalīties, gan arī izmantot tiešām partneru meklēšanai, jo, kā mēs zinām, tad, kad pienāk projekta iesniegšanas termiņš, ka mēs zinām, ka projekts ir izsludināts un mums ir jāmeklē partneri, tad, ja iepriekš neesam nodibinājuši kontaktus, tad īsti pat nezinu, uz kuru pusi skriet un ko meklēt. Tad šī ir tā vieta, kur tiešām ir reģistrēti uzticami partneri, un arī jūs jau varēsiet vairāk uzzināt par viņiem un atrast detalizētāku informāciju. Un, protams, izmantot iespēju meklēt noderīgus resursus un rīkus. Tagad saku paldies, un es gribētu uzdot arī jautājumu, kas ir tas, ko es jums šodien vai mēs ar Oksanu jums neizstāstījām, bet ko jūs gribētu mums pajautāt, jo ņemsim vērā, ka mēs neesam šobrīd tiešsaistē liela auditorija, jūs varat izteikties, un mēs varam arī jums diezgan precīzas atbildes dot. Jā, es arī pievienojos aicinājumam uzdot jautājumus, nekautrējieties attiecībā gan uz platformu, gan vispār uz projektu kopumā, gan arī varbūt par iespējām, lai vairāk un detalizētāk uzzinātu, kas ir vēl papildus pieejams, varbūt, ko mēs neesam akcentējuši, bet tas jums varētu likties interesants. Tā izskatās, ka jautājumu nav, vai vienkārši pagaidām mēs kautrējamies uzsākt šīs arī sarunas un diskusijas. Tas, ko Jā, Zanda, lūdzu. Zandai ir rociņa pacelta. Lūdzu, Zanda. Sveicināti. Liels paldies, bija ļoti interesanti. Es gribēju pajautāt tādu vieglāku ceļu. Man neizdevās pievienoties vienai no mūsu realizēto projektu grupām. Es tā kā noreģistrējos visu un tā kā aizsūtīju, uzaicināju, lai man pievieno, bet kaut kā neizdevās. Vai ir kaut kāds ceļš, kā to es varu pārbaudīt? Paldies. Ir noteikti ceļš, jā. Es domāju, ka daram tā, ka sazinamies pēc webināra
Un arī jebkurš cits dalībnieks, ja liekas, ka ir grūti vai pašam reģistrēties vai pievienot saturu, noteikti sazinoties, rakstiet mums ar Oksanu uz e-pastiem, un mēs noteikti palīdzēsim kopā, iesim cauri un palīdzēsim. Un Zanda, jā, mēs ar jums tad sazināsimies, sapratīsim, kas ir tas, kas nav līdz galam noticis. Labi, liels paldies, Labi. un es saprotu, ka prezentācijas mēs saņemsim. Jā. Tas Jā, bija otrais bet no jautājums. savas pieredzes es arī ņemot vērā, ka nebiju aktīva Apple platformas lietotāja līdz, kamēr nesāku ļoti aktīvi to izmantot. No savas pieredzes varu teikt, ka iespējams arī tādas lietas, kad apstiprinājumā e-pastiņi nevienmēr nonāk pat tieši inbox sadaļā. Tas varētu varbūt aiziet uz abonēto vai spam sadaļu. Attiecīgi es vienmēr arī pārbaudu papildus arī šīs sadaļas savā e-pastā, lai pārliecinātos, ka tiešām es neesmu varbūt palaidusi garām šo te apstiprinājuma vai uzaicinājuma linku, saiti. Jā, tāpēc arī varētu būt tas. Un attiecīgi, kā jau arī Inga teica, ja gadījumā tiešām nav izdevies pievienoties, tad mums arī šeit ir pievienojies mūsu kolēģis Aldis, kas ir speciālists un eksperts IT jautājumos un pārzina platformu labāk nekā reizrēķina tabulu. Attiecīgi, Aldis arī mums varētu arī pēc tam laika gaitā palīdzēt tikt skaidrībā ar tiem neskaidrajiem jautājumiem noteikti. Tātad varbūt vēl kādam ir kāds jautājums, bet no savas puses, ko tad es vēl gribētu papildus teikt par Apple platformu, ir tas, ka ir šīs saturs, ko mēs veidojam kopā ar jums, ar mūsu partneriem, tas ir tas labās prakses piemērs mūsu Eiropas līmenī. Kā es jau teicu, Izglītības zinātnes ministrija šo projektu īsteno jau no 2016. gada, un ņemot vērā, ka mēs kopā ar jums īstenojam gan pieaugušo izglītību, gan profesionālo vidējo izglītību, gan esam ļoti aktīvi Erasmus Plus projektu īstenotāji, vai mums ir Latvijā vienkārši lielisks iestādes, kuras veido gan digitālu saturu, gan arī iespējams kaut kādas izglītības programmas, vai izglītības programmu paraugus, kas varētu būt interesantas ne tikai mums šeit Latvijā, bet arī Eiropas kolēģiem. Tad Apple platforma ir unikāla iespēja arī dalīties ar to labo, ko mēs šeit kopā ar jums visi darām, veidojam, īstenojam, un tāpēc es uzskatu, ka šīs ir lielisks rīks attiecībā uz to, kad arī Latvija var tikt pārstāvēta Eiropas līmenī ar savām lieliskām idejām, materiāliem un arī saturu, kas attiec ne tikai uz pieaugušo izglītību, bet arī uz visiem Erasmus Plus īstenotajiem projektiem. Lūk, tas no manis vēl tāds neliels komentārs un papildinājums. Varbūt ir radušies vēl jautājumi. Ja jautājumi nav, tad, kā jau arī Inga teica, jūs nekautrējieties, rakstiet mums patieši uz e-pastiem, bet nobeigumā jūs saņemsiet gan webināra materiālus, gan arī šo video pamācību, kā arī būs jums klāt pievienota izvērtējuma anketa, kurā mēs lūgsim atzīmēt jūs, vai jums būs nepieciešams arī apliecinājums par šī webināra noklausīšanos. Arī tie, kas izteica vēlēšanos reģistrējoties webināram noskatīties ierakstā, viņiem arī būs piedāvāta šāda iespēja apliecinājuma saņemšanai, un attiecīgi pēc jūsu, tā teikt, izvērtējuma anketas aizpildīšanas mēs redzēsim, vai šīs apliecinājums jums ir nepieciešams vai nē, un tad jūs viņu arī saņemsiet nevis papīra formātā, bet digitālā, būsim zaļi uz savos e-pastos, kurus jūs norādīsiet šajā izvērtēšanas anketā. Tāpēc arī apliecinājums par šī webināra noklausīšanos jums būs arī nodrošināts. Tā, varbūt vēl būs kaut kas papildināms nobeigumā, Inga? Ne? Tad attiecīgi... Ne? Tad Droši sazinieties ar mums. Jā, paldies, ka jūs piedalījāties, bet tīri informācijai tuvākajā laikā Apple akadēmija plāno organizēt vēl izglītojošos seminārus, kā arī
mēs visi vēlamies jūs aicināt iesaistīties digitālajā nedēļā, kura norisināsies Latvijā no 13. līdz 18. maijam, sadarbībā ar Latvijas komunikācijas un informācijas tehnoloģiju asociāciju notiks 17. maijā izglītības diena, kurā būs veltīta tieši digitālās nedēļas ietvaros izglītības jautājumiem, gan digitālajām prasmēm, gan digitālajam saturam, gan Digicom līmeņu skaidrojumiem, kas ir seminārs domāts tieši izglītotājiem, lai varētu veidot kvalitatīvāku saturu tieši Digicom līmeņu iestrādē. Tāpēc šajā gadījumā un izmantojot iespēju, aicinam jūs sekot, kā jau Inga teica, gan sociālajos tīklos, gan mūsu Apple platformā šiem jaunumiem un ļoti aktīvi iesaistīties, tāpēc, ka digitālā nedēļa Latvijā šogad, ja es pareizi atceros, jau tiek īstenota 10. vai pat vairāk gadu. Lūk, tāpēc paldies jums šobrīd par uzmanību un noteikti uz sazināšanos un uz tikšanos nākamajos Apple organizētajos pasākumos. Paldies!